Var pamēģināt pastumt, cik viņā... Jā, protams. Nē. Nav smaga. Tām, kurām akumulators, tās jau pašas tā kā brauc uz priekšu? Vai Nē, birsti paši griežās tik, cik tev ir jānorāda virziens, kur tu vēlēsi viņu vadīt, uz kuru pusi. Jā, tā nebija redzēta, bet es... Forši un vēl tev tas ir, ja kaut kas. Ja pieņemsim kaut ko, tu paņem ar tām, ar ko sakierā, ar te, ka iemetīsi pa vidu, ieraust tā birsta iekšā viņu. Jā, protams, var to izdarīt. Tas ir baigi atkarīgs no materiāla, kas tāds ir. Ja es tur nolikšu kaut kādu plasmasas skrūzīti, nu, tad nebūs, jūs nepabrauksiet tur apakšā. Bet, ja saku, tie ir kaut kādi mazas daļas, es nezinu, tur skaliņi kaut kādi, nu, tie paši čiekuri. Ir ļoti bieži, kad ir ar skujām ir problēmas, ko mājas aparāts netiek galā, jo mājas aparātam ir standartizēta birste, kur nav regulējums augstums. Un tad vienkārši pie kaut kādas lietošanas reizēm tās birstītes padilst un vairs nevar tā uzmest augšā. Tad man jāmaina vai ne birsta, vai jāiegādājas jaunu iekārtu. Nu jā, birstēm kalpošanas laiks. Tas ir ļoti grūti pateikt, tas ir vairāki pēc virsmām. Tādu virsmu, kā mēs tīram pašlaik, tas iet diezgan, teiksim, diezgan ilgi tās birstas kalpos, bet ja mēs šādu pašu situāciju izmantojam uz asfalta vai paņemam asfaltu, kas ir, saucamo PSRS laika asfaltu, kas ir tāds ritīgi rupšs, tad tās birstītes ātrāk nodilst. Bet tam visam ir, ja runā par šādu tipu iekārtām profesionāliem, tad tā ir, teiksim tā, netik liela bēda, ja jums ir vairāki šie ātrumi, kurus, ja jums nodilst pirmais ātrums, jums pirmais ātrums pārvēršās jau otrais ātrums. Jā, tu vari... Skatos arī roku, tu vari pieregulēt, kā tev vērtāk leņķi to ar šīm laikam pieregulēt. Jā. Viņš ir vairāk paredzēts ir tas, ka jūs viņu attaisat šeit vaļā, vienu un otru. Es parauju viņu uz augšu. Opa!